Denāriju astotnieks taisnā pozīcijā. Kad denāriju astotnieks izkrīt taisnā pozīcijā, tas norāda, ka jaunais gads būs darbīgs, fokusēts uz izaugsmi un prasmju pilnveidošanu. Šī kārta simbolizē rūpīgu darbu un pievēršanos detaļām, kas palīdzēs sasniegt vēlamo. Attiecību jomā denāriju astotnieks norāda, ka attiecību izaugsme būs atkarīga no jūsu abu ieguldītajām pūlēm. Ja es attiecībās, šis ir laiks, kad vajadzēs strādāt pie kopīga mērķa, būt atklātiem un pacietīgiem. Kārts liecina, ka harmoniskas attiecības ir iespējamas, ja abi partneri būs gatavi mācīties viens no otra un strādāt, lai stiprinātu saikni. Ja esi viena, šī kārta saka, ka mīlestība var ienākt tavā dzīvē, kad koncentrēsies uz sevis pilnveidošanu un radīsi stabilu pamatu savām vēlmēm. Darba un finanšu jomā šī kārta ir izcila zīme. Tā norāda, ka tavas pūles darbā tiks atzītas, un tev būs iespēja pilnveidot savas prasmes. Tu vari sākt jaunu projektu, uzņemties papildu atbildību vai pat iegūt paaugstinājumu. Finansiāli šis ir stabilitātes un izaugsmes laiks. Tevis paveiktais sāks nest augļus. Un atceries, denāriju astotnieks tev saka, ka panākumi neprasa burvju nūjiņu, bet gan pacietību un darbu. Kā saka, katrs meistars reiz bija iesācējs. Šogad liec pamatus savai izaugsmei ar rūpību un mērķtiecību. Denāriju astotnieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju astotnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas norāda uz nepieciešamību pārdomāt savu pieeju darbam vai situācijām, kurās esi iesaistīta. Šī kārta brīdina par iespējamu pārslodzi, nevajadzīgu perfekcionismu vai centieniem darīt pārāk daudz, zaudējot fokusu. Attiecību jomā apgrieztais denāriju astotnieks var liecināt par attiecību dinamiku, kurā viens no partneriem jūtas kā darītājs, bet otrs tikai saņem. Ja esi attiecībās, ir svarīgi pārdomāt, vai ieguldījumi ir līdzsvaroti un vai abu pušu pūles tiek novērtētas. Ja esi viena, šī kārta var norādīt uz to, ka iespējams pārāk koncentrējies uz kādu ideālu, neļaujot sev vienkārši baudīt procesu. Darba un finanšu jomā apgrieztais denāriju astotnieks var norādīt uz izdegšanu vai centieniem paveikt vairāk, nekā ir reāli iespējams. Iespējams, esi iesaistīta projektos, kuriem nav ilgtermiņa vērtības, vai arī jūties nepietiekami novērtēta par savu darbu. Finansiāli šī kārta cina uzmanīties no pārmērīgiem tēriņiem vai ieguldījumiem bez skaidra mērķa. Un atceries, apgrieztais denāriju astotnieks tev saka, ka nav jāskrien ātrāk nekā var iet. Kā saka, labāk 5 rūpīgi iesaitas sēklas nekā 100, kuras vējš iznesīs. Šogad koncentrējies uz būtisko un atceries, ka mazāk reizēm ir vairāk.